Labvakar! Labvakar, mīļie! Ceru, ka pamanījāt, ka mēs šovakar sākam stundiņu ātrāk. Pagaidīšu jūs, kad pievienosieties kāds. Kā jums klājas? Kā jūs jūtaties? Pagaidām neredzu. Labvakar! Pagaidīsim vēl, kad kāds atradīs laiku, iespēju tagad mums pievienoties klātienē, jo mēs, protams, veidojam klātienes lauku. Mīļie, šī ir 10. meditācija 2021. gada rudens meditāciju ciklā, un šodien ir 21. decembris, ziemas saulgriežu diena, un tā ir iekritis, ka tieši šodien ir šī mūsu ļoti īpašā 10. meditācija, kad mēs strādāsim ar nākotni. Kad mēs uz nākotni projicēsim savus sapņus, savus mērķus, savas tādas īpašās, es neteiktu, ka klusās, bet tādas vēlmes, kuras iespējams ir vai nu tevī dziļi un sen, vai tu kaut kā, tev šķiet, ka tas ir tikai tāds sapnis un paliks sapnis, un to jau nevarēs piepildīt. Kopš es pati esmu šī garīgā izaugsmes ceļa gājējs, un kopš es saprotu vairāk šo nelineārā laika izpratni, šo kvantu fizikas izpratni, un izmantoju to savā dzīvē. Nevaru teikt, ka katru dienu, bet izmantoju, mācos, jo izpratne par kvantu fizikas laiku bija viena no 2 lielajām tēmām, kuras sākot apgūt šo informāciju man nācās visgrūtāk, jo šķiet, kā tas tā var būt? Mēs taču esam šeit un tagad, un mēs redzam to, kas ir tagad, kāda pagātne, kāda nākotne, jo viss laiks, visi notikumi ir šeit, pie kam gan pagātnē tev ir notikumu vēdeklis, bet tu gāji pa vienu no laika līnijām, un arī nākotnē ir notikumu vēdeklis, bet tu iesi pa vienu no laika līnijām. Un tas, ko mēs darām laika līnijās, ejot dziedināt atpakaļ, mēs jau arī staigājam pa laika līniju. Mums ir tā sajūta, ka tad, kad mēs aizējam pie pagātnes notikumu, satiekot savu pagātnes es, ka mēs viņu saucam par pagātnes es, bet mēs viņu redzam šeit un tagad, mēs apstādinam notikumus, mēs mainam to pieredzi. Mēs neizmainam notikumu, mēs mainam to pieredzi, ko tu esi guvis. Tad šodien šis process būs, visa tas seans ir tā kā 3 daļās. Mēs dosimies uz pagātni, kur tu savienosies ar sajūtu. Kādu sajūtu? Tātad, ja tavs sapnis ir veiksmīgas attiecības, bet tu jau sen esi vai neveiksmīgās, nelaimīgās, tevi neceļošās attiecībās, un tu sapņo par citām, reizēm ir jāpārtrauc iepriekšējās, lai tiktu pie nākamajām, bet reizēm atkal nē. Te nav nekādu universālu likumu, un tev neviens no malas nepateiks, kā ir pareizi, tev ir jāsajūt pašam.
Bet pagātnē mēs dosimies atpakaļ, un tad, kad es teikšu savienojies ar to sajūtu, kura tev noderēs attiecībā uz tavu nākotnes nodomu, un tu, piemēram, teiksi, bet man vispār nekad nav bijušas laimīgas attiecības ar pretējo dzimumu. Ja? Tu esi sieviete, tu sapņo par veiksmīgām attiecībām ar vīrieti, bet tu saki, man tas nekad nav bijis. Tādā gadījumā sajūtis saslēdzies ar laimes sajūtu, kāda tev ir bijusi attiecībās ar jebkuru citu cilvēku, kad tu esi jutusies pieņemta, saprasta, mīlēta, cienīta, iedvesmota, kad tev ir spārni vaļā. Un tas var būt jebkurš cilvēks, vecāki, bērni, draudzenes, darba kolēģi, kaimiņi, pilnīgi jebkurš, jo šeit ir svarīgākais sajūta. Ja tu nākotnē vēlies, tu esi čalis, kurš nākotnē vēlās Porsche, bet tev ir 22 gadi, un tev vispār nekad nav mašīna bijusi, ja, un tagad tu vēlies Porsche, ja, tad tu ej atpakaļ, un tu savienojies, piemēram, ar to brīdi, kad tev 7 gadu vecumā tavā rīcībā nonāca pirmais ritenis, velosipēds. Tev to uzdāvināja vecāki vai vecvecāki vai kā savādāk, vai vienkārši nopirka veikalā un tur to riteni mājās brauci, pie rokas stūmi, jo tu vēl nemācēji braukt, bet tā laimes sajūta, ka tev kājas nestāvēja pie zemes, ka tu vienkārši bija tajā iedvesmā, tajā absolūtas laimes sajūtā. Lūk, tā ir tā sajūta, ar kuru tev ir jāsaslēdzās. Mīļie, es jau varētu šos teorētiskos piemērus stāstīt daudz. Man liekas, pirms gada, kad mēs taisījām šādu meditācijas, arī stāstīju daudz piemērus, bet pa šo gadu man ir notikuši pašai reālajā manā dzīvē vairāki gadījumi, kad es esmu šo izmantojis nomodu stāvoklī. Un ir viens no gadījumiem, kur es varu jums padalīties, jo tad var būt tā kā vieglāk iedot to perspektīvu, to sajūtu, kā man sanāca savā dzīvē vizualizēt vienu ļoti svarīgu un no prāta un loģikas viedokļa faktiski gandrīz pilnīgi neiespējamu lietu. Mēs dzīvojam Amerikā 6,5 gadus, un kopš mēs ieradāmies, sākumā mēs īrējām māju, bet pavisam drīz mēs pārvācāmies uz citu rajonu un īrējām dzīvokli. Un cilvēkam, kurš nācis no mājas, ir tīpaši šeit, kur visu cauru gadu ir tāda apstākļi, ka var iet uz terasītes sēdēt pat ziemas laikā, un īpaši jau pa dienu, kad uzkarst, un man bija ļoti, ļoti grūti pieņemt, ka mēs tagad dzīvojam dzīvoklī, jeb apartamentā, kaut arī lielā, bet ka man nav sava dārza, ka man nav savas terasītes. Un visus šos gadus es sapņoju par māju, bet zinot tās māju cenas, zinot, kā te kas notiek, un zinot, ka mēs esam svaigi atbraukuši no nulles un daram, ko varam, lai būtu, un vīrs daudz strādā, un labs darbs, un viss, bet tik un tā tās māju cenas ir, kriminālas. Ir īpaši, kopš sākās, tas, kas sākās pirms 1,5 gada pasaulē, pieprasījums pēc mājām ir dramatiski audzis, cenas pa gadu ir uzaugušas vidēji par 20 līdz 25% nekustamam īpašumam, pa 1 gadu dēļ pieprasījumu. Jo māju ir par maz, to, kas vēlās nopirkt, ir daudz vairāk. Tas ir garš stāsts, bet, ticiet, man tā ir ļoti, ļoti sarežģīts projekts, un ir cilvēki, kas gadu kā uz darbu iet, meklē mājas, un tad viņus nobido. Bidot nozīmē, ka ierodās 20 ģimenes, kuras visas grib to māju, un katrs sola cenu virs tā, kas tiek prasīta oficiāli. Un man ļoti gribējās, lai tā māja ir īpaša, skaistā vietā, lai viņa ir tāda kā Latvijas izpratnē māja, jo Kalifornijas izpratnē māja ir Latvijas izpratnē šķūnītis visbiežāk, jo viņai nav nesiltinājuma, ļoti vienkāršā veidā viņa ir būvēta vienā stāvā, nokrāsot, un pirms 50, 60 gadiem varbūt vairāk.
Un es visus šos 6 gadus turpināju par to sapņot un domāt, un ik pa laikam ieskatījos nekustamo īpašumu portālos un tā, un cenas tik turpina augt. Un jā. Un tad šogad pavasarī notika tāda lieta, ka viens no maniem dēliem, tajā brīdī 14-gadnieks, viņš man ir skrējējis. Un viņa skriešanas treniņi notika no mana viedokļa viss skaistākajā Losandželosas rajonā, kas ir Pacific Palisades. Latviski tulkojās tā kā klusā okeāna terases, jo tas ir rajons, kas ir pie okeāna, kalnā, ļoti, ļoti skaists, un tur dzīvo nevis vienkārši pasaules miljonāri, bet miljardieri. Jā, tad visi, kas ir sapelnījuši naudiņu, viņi vēlas Losandželosā labās vietās nopirkt mājas, kurās viņš atad ierodas. Daži dzīvo uz vietas, daži nē, bet tā ir ārkārtīgi skaista vieta, jo mājas pārstāv dažādus arhitektūras tipus, bet viss ir ļoti skaists, sakopts. Gan pati māja, gan dārziņš pie tās. Un manam dēlam uz galvenās ielas, jo tur maza kustība, tur notika skriešanas treniņi. Jo tur tā kā 2 joslas vienā pusē, pa vidu starp josla ar skaistiem kokiem un ziediem un apkārt. Un jā, pilnīgi liekas nereāli, kāpēc tādā vietā ir skriešanas treniņi otrdienu vakaros, bet tā bija. Un dodoties viņam līdzi visu aprīli un maiju, tajos otrdienu vakaros es vienkārši tās 40 minūtes staigāju pa to rajonu un pa īstam kaifoju. Es vispār neatceros savā dzīvē tādu otru pieredzi, ka tu 40 minūtes no vietas vienkārši eji, tīpaši pirmai reizē, un es skatos, un tāda māja, un tāda, un es esmu tāds skaistumu mīlis, ja, ar acīm tīpaši, ja, ka es ārkārtīgi izbaudu un novērtēju to arhitektūras skaistumu, sakoptas vides skaistumu. Man tas ļoti, ļoti svarīgi. Un es eju un elpoju to iekšā un vienkārši, nestāvu virs zemes. Pēc tam 3 dienas vīram stāstīju, tu zinātu, kad ar mašīnu fiks izbrauc cauri rajonam, tas ir viens, bet kad tu tā lēnām eji un izpēti katru detaļiņu, un kā tur dārznieks ir tādus krūmiņus izkārtojis, un tad tur ir tādi ziediņi, un nekas nav nejauši, un viss ir. Un otrajā reizē, kad otrajā otrdienā mēs tur bijām, bija tāds mirklis, ka es atkal eju. Man jau vairs nav tik daudz tas pārsteiguma moments, kad vienkārši par katru jaunu dizainu vai māju man acis uz kātiķiem, bet vienkārši tikai tā baudas sajūta. Un, mīļie, es iegāju, es teiktu tā, paralēlajā realitātē, atrodoties turpat, ejot turpat ar kājām, no ārpuses viss izskatījās, parasti vienkārši meitene iet staigā skatās, bet savās sajūtās mani ieveda bez tāda īpaša, es neveicu nekādas meditatīvas darbības, neko tam līdzīgi. Es vienkārši gāju un kaifoju, bet es iegāju paralēlajā realitātē. Jo savā sajūtā es pilnībā saslēdzos ar to faktu, ka man ir šāda māja, ka man tāda ir tagad. Un, protams, tas mirklis nebija garš, man grūti pateikt, jo tad, kad tu esi tajā kvantu fizikas izmainītā laika joslā, tad laiks vai nu palēninās vai pātrinās, tāpēc es nevaru pateikt, cik es ilgi tai sajūtā tur staigāju, bet tā, ka es atnācu atpakaļ, mana doma bija paga Signe, ko tu te tagad vispār, tas taču nav reāli, ja? Taču loģiski nekas tam neatbilst, un kur tad tu pie tik smukas mājas varbūt ar 5. reizi pirksi pārdos, un tikai tad tiks, bet tā otra Signes daļa, kura patiešām to visu piedzīvoja, tai pirmajai šaubīgajai daļai saka, bet pa īstam tā sajūta nebija tāda, ka tas ir kaut kad nākotnē, tā sajūta bija, tev tagad ir šī māja. Tev tagad ir viņa skaista, tieši tāda, kā tu vēlies. Un tas bija ap kādu 10. maiju, plus mīnus.
Tad es biju maija beigās Šastas kalnā, un kā es atbraucu 22. maijā no kalna, tā nākamajā dienā mēs gājām satikties ar mākleri, ko visu bija mans vīrs izplānojis nemaz man neko nestāstot. Un šo māju mēs nopirkām 14. jūnijā. Un tā māja, protams, ir ārpus Losandželosas, kas arī bija mans sapnis, bet viņa ir tieši tā kā tās Pacific Palisades mājas ar skaistu dizainu. Ļoti, ļoti sakoptā vidē, katram ir ārā tās kociņi un krūmiņi un puķītes, un no patio man ir redzams ezers. Es zinu, ko es jums to ezeru parādīšu. Vai jūs arī neticat, jo es, mīļie, gribu vienkārši jums pateikt, ka tas viss ir iespējams. Es jums parādīšu to ezeru, kas man te ir jāatslēg durvis, jo es esmu no savas guļamistabas. Vienu mirkli. Tā. Redziet? Te lejā nemaz man kaimiņu uzreiz nav zem žoga, bet tālumā ir ezers, kalni, cipreses. Redziet? Lejā ir patio, putniņi dzied. Bet šim visam vēl maijā nebija loģiska pamata nekāda, lai tas notiktu. Tā, maza neplānota ekskursija. Un saprotiet, mīļie, es tagad jums ar pilnīgi citu pārliecību saku, ka ja tev izdodās sevi pirmkārt sev noticēt, ļaut sev noticēt, ka eksistē tās laika līnijas, ka eksistē šīs paralēlās realitātes, kurās tu vienlaicīgi sinhroni dzīvo, ka tavs domu spēks ir absolūti nenovērtēta vienība uz planētas Zeme. Cilvēki ir ļoti aizgājuši tajā loģiskajā prāta virzienā, ka var notikt un būt tikai tas, ko loģiski var izdomāt un saprast. Tā nav. Tā nav, mīļie. Un tavai sajūtai, ja tā saslēdzās ar tavu domu spēku, jeb tavs domu spēks kā tas, kurš ģenerē un ļauj tev noformulēt, kas ir tavs sapnis, kas ir tas, ko tu vēlies, lai izdarītu vai sasniegt, lai tavs rūķītis iekšā lēkā. Kā es to parasti saku, kad dvēseli danco, tas ir, kad rūķītis iekšā apmet kūleni un ir priecīgs. Tavs domu spēks tev ļauj nonākt līdz tam, ko tu īstenībā vēlies. Bet atkal tās sajūtas, ja tu viņas patrenē, izstrādā, ar tām sajūtiņām tu vari nokļūt vietās, kuras tev palīdzēs smelties spēku tevis paša pagātnē, lai tu varētu sakārtot savu nākotni. Nu, lūk, un te kā es sāku stāstīt par nokļūšanu pagātnē, kas būs pirmais etaps mūsu šīs dienas meditācijā, kad, kas vēl tas varētu būt, ka tu vēlies, lielākā daļa cilvēku, kas vispār tagad meditē un kas ir garīgā ceļa gājēji, jautājums numur 1 ir, kas ir manas dzīves lieta? Lielā lieta, kas man ir jādara, ja? Mans aicinājums, kāpēc es esmu šinī pasaulē. Latviski, laikam, tiešām ir vārds aicinājums, angļu valodā ir my purpose un krievu valodā ir prednaznačenija. Es nezinu, vai aicinājums īsti atbilst abiem tiem, bet es citu tā kā vārdu. Citi saka misija, bet misija atkal no tā ezotēriskā viedokļa ir tiešām misija, kad tavs augstākais es, tava dvēsele, un tu ienāc pasaulē ar daļu misijas. Tāda misija ļoti maz
kuram cilvēkam. Tāda misija bija Jēzum Kristum, mātei Terēzei, kalpošanas misija, ja. Dažiem garīgiem skolotājiem neapšaubāmi kāda daļa ir, bet lielākā daļa cilvēku mēs šeit esam bez obligātās misijas daļas, jo misijas daļā tev nav brīvās gribas. Ja? Tev ir jādara tas, kāda misija ir iedota. Nu, lūk, tas tā mazliet novirzoties nost. Tā kā es nesauku par misiju, es teiktu tiešām aicinājums vai tas, kāpēc tas ienāc šī pasaulē. Un ja tu teiksi, bet pagātnē aizejot, es nekad neesmu darījis tādu nodarbi vai profesiju vai amatu, kurš licis manam mazam rūķītim krūtīs lēkāt, man nav tādas pieredzes. Nu, pieņemsim, tu tā atbildi, ja? Tad atceries to dienu, kad tu darīji kaut kādu lietu, bet tā nebija tava, patstāvīga lieta. Tas nebija tavs darbs, par ko tev maksā, bet, piemēram, tu gleznoji. Vai, piemēram, tu adīji zeķi, vai tu remontēji māju, krāsoji sienas, vai tu lasīji pasakas publiski, vai uzstājies publiski, vai tu ēst gatavoji visu dienu, jo gatavoji kaut kādai kāzām vai ballītei vai kaut kam tādam. Un tajā brīdī visu dienu gatavojot ēst, tu tā, bet kā man šitas patīk, es labprāt varētu un tādu receptīti un tādu, un visu dienu no rīta līdz vakaram taisīt ēst. Vai tad, kad tev, teiksim, pirms kāda laika bija mazs bērniņš, tu biji ar viņu mājās, un tev bija sajūta, es varētu ar bebīti mājās un vispār ar bērniem ņemties visu savu dzīvi. Kāpēc viņš tik ātri izaug? Kāpēc viņam 2 gadi un viņš aiziet dārziņā vai aiziet skolā, ja? Atceries tātad to mirkli, kad tu darīji šīs lietas pie nosacījuma, ja tas nākotnes jautājums, tavs sapnītis, pie kura mēs šodien strādāsim, ir saistīts ar tavu nodarbi. Ja? Bet tā kā katram no jums iespējams būs, un noteikti būs pilnīgi citi sapņi, mērķi, tas, ko jūs gribat iedzīvināt savā dzīvē, tad es tik gari stāstu, lai jau jūs tagad varat ar manī klausoties, padomāt, jau sajust, kas tad ir tie sapņi, tie mērķi, uz kuriem mēs iesim, jo tā atgriešanās pagātnē pilnībā ir ar to saistīta. Tad mēs šo sajūtu no pagātnes atvilksim kā tādu segu, kā tādu deķi uz tavu tagadni, un nosaksim it kā tavu tagadnes sajūtu, tur, kur tu esi šodien un šeit, 2021. gada 21. decembrī. Un tad mēs dosimies uz nākotni. 3, 4, 5 gadu amplitūdā uz priekšu, sajūti, cik daudz laika tu gribi sev dot. Ja man izspruka 2, samazinam uz 2. Jo zini ko? Viss šobrīd notiek ļoti pātrinātā režīmā. Ļoti pātrinātā režīmā. Varbūt pat gada laikā. To saka daudzi. Ja? Ja agrāk iepriekšējos gadsimtos tev uzliki sapni, uzliki mērķi un tad lēnām gāji uz to, tagad bieži vien pietiek ar nodomu. Un jau nākamajā dienā vai tai pašā dienā tev sāk nākt informācija, sāk nākt zīmes, tev burtiski sāk pa visām malām cilvēki runāt par to tēmu, kāds tev e-pastu atsūta par to tēmu, tu Facebookā kaut ko ieraugi par to tēmu un tā tālāk, ja? Tāpēc es samazinātu šo visu pat uz gadu, jo arī gads šobrīd ir ļoti, ļoti garš periods. Jā, strādājam 1, 2, 3. Bet tu vari arī ņemt 4 un 5 gadus. Bet ņemot vērā, ko es tev stāstīju iepriekš, par šīm paralēlām laika līnijām, par tavu domu spēku, un vispār domu spēks ir mana sena ļoti, ļoti mīļa tēma vēl no laikiem, kad es ar ārstiem strādāju Latvijā. Jo domu spēks ir visspēcīgākā enerģija uz planētas Zeme,
kura ir mūsu cilvēcisku būtņu rīcībā, fizisko ķermeņu savienojumā ar augstākiem mēs, ar dvēselēm, ja? Domu spēks ir viss. Un tāpēc, ja tu sev no brīvas gribas ar domu spēka palīdzību saki, Signe, es vēlos, lai pēc gada man notiek tas un tas manā dzīvē. Lai pēc gada, kad notiek tas un tas, es jūtos tā un tā. Un, protams, tas viss ir par priecīgām sajūtām, par laimes sajūtu, par piepildījumu sajūtu. Neviens augstākais spēks un vispār neviens tev nevar pateikt, zini ko, tu baigi ātri to gribi. Nē, tā tas nenotiek. Tev nav nekādu ierobežojumu. Tev nav nekādu griestu. Ir tikai tava drosme sapņot, ir tikai tava drosme atzīties sev. Nu, cik tu ilgi vilksi to kaķi aiz astes? Nu, cik tu ilgi domāsi, ka tu neesi pelnījis vai pelnījusi šo pavisam drīz? Tu taču jau sen par to domā. Tu sen jau to vēlies. Tu sen jau esi uzlicis to kā savu, tādu kā laimes latiņu, laimes sajūtas latiņu. Nu, ko tu vēl gaidi? Nu, kādi gadi? Nu, kādi 5 gadi? Tu jau par to sapņo 20 gadus, piemēram. Esi drosmīgs, esi drosmīga, pret sevi mīloša. Iedvesmojoša. Jo man liekas, ka ir diezgan grūti iedvesmot kādu ārpus sevis, ja tu nesāc pats ar sevis iedvesmošanu. Vai ne? Mīļie. Atcerieties, ka šodien ir saulgriežu diena. Šodien ir ļoti, ļoti spēcīga diena. Šodien jebkuri nodomi un apmēram 3, 4, 5 dienas pirms un pēc šīs dienas ir ar ļoti, ļoti spēcīgu enerģētiku. Atceries, tas, kas notiek tavā dzīvē, ir tas, ko tu pats sev piesaisti. Tas, kas nenotiek tavā dzīvē, ir tas, ko tu neesi piesaistījis. Es to saku arī pati sev, jo man arī pašai ir skaisti, lieli mērķi, sapņi. Tie nav mērķi, tie ir tiešām sapņi. Es ļoti, ļoti vēlētos, lai varu palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem šajā pasaulē. Lai es varu strādāt ar gan mazām grupām, gan lielām grupām, gan klātienē, gan online, meditācijām, iedvesmu, dziedināšanām, transformācijām, dažādās formās. Jo darot šo nodarbi, droši vien to būtu jāsauc par darbu, mans mazais rūķītis iekšā lēkā. Un tāpēc es šodien skaļi esmu pateikusi savu nodomu visumam un dalos ar jums, jo es uz to eju jau kādu laiku. Un es saprotu, ka ir vienkārši jāturpina iet, bet šodien es vēlos it īpaši akcentēt, it īpaši pievērst savu un visumu uzmanību, sava nodoma nopietnībai, sava sapņa lielumam. Un tāpēc es aicinu, lai pievienojas visi tie gaismas spēki, gan mana, gan jūsu nodomu realizācijai,
kuri var paveikt tādu kā mazu brīnumu, tādu kā mazu pagrieziena punktu, lai mēs katrs tiekam pāri tai krāčainajai vietai. Jo tu jau zini, ir upe, viņa var labu gabalu plūst mierīga, rāma un smuki laiviņa iet uz priekšu, bet tad ir krāčaina vieta, kur viņa ir sekla, un laiva ir tā kā uz sēkļa, tā kā, palikusi, uzkārusies. Un tai krāšainajā vietā ir dikti grūti tikt uz priekšu, ja ir vajadzīgs kāpt ārā no laivas, stumt viņu uz priekšu, lai neizveidotos caurumi laivas apakšā, varbūt ir vajadzīga citu cilvēku palīdzība, ko mēs mīļi pieaicinam, augstāku spēku palīdzība. Bet tas viss ir iespējams, tev vienkārši ir jāsaprot, kurā posmā tu atrodies, un tad es no visas savas sirds jau tagad saku un aicinu, ka es lūdzu, lai šīs ļoti spēcīgās, īpašās, fantastiskās meditācijas laikā mums katram atnāk vēl daudzas citas atziņas, apziņas, sajūtas, un lai arī pēc meditācijas mūsos varās vaļā kā sīpols, kā kāposts, lapu pa lapai, kas tieši ir jādara, kā tikt pāri krāčainai upei, kas traucē, ja kaut kas tāds ir, ko darīt vislabāk, lai tiktu tam pāri un lai notiktu brīnums. Tas ir tas, ko es vēlos visvairāk, lai katrs no mums piedzīvo, ka notiek tas pagrieziena punkts kā brīnums, kad vai nu kāds cilvēks ienāk tavā dzīvē, vai kāds notikums, kas to tavu laiviņu upē burtiski pavelk milzīgu gabalu uz priekšu ļoti īsā laikā. Jā, tāds ir mans nodoms. Jo kad tad, ja ne tagad, un kurš gan cits, ja ne mēs kopā varam radīt šo brīnumu lauku, kurā tas ir iespējams, un kurš gan, ja ne mēs, un tagad neatliekot. Es ceru, ka tev ir skaidrs tas sapnis, uz kuru tu gribi šodienas meditācijas laikā koncentrēties, uz kuru tu gribi audzēt savu mīlestības spēku, piepildīšanās spēku. Ja vēl nav, tad vai nevar izšķirties starp 2 vai 3, tu zini, ka šo meditāciju tu varēsi pirmkārt atkārtot. Kāds no jums, man liekas, Vija jautāja, vai var ņemt 2 sapņus mērķus. Tev neviens nepateiks atbildi. Ja tev ir sajūta, ka tu vari ņemt abus, turklāt brīdī, kad mēs no pagātnes sajūtas, kuru mēs saslēgsim, dosimies uz tagadni un uz nākotni, es arī teikšu, ja tu jūti, ka tu vari pārslēgties uz citu vēl vienu citu mērķi, sapni, nodomu, dari to. Un arī tagad es teikšu, ka neierobežo sevi ar domām, ka tu vai nu varēsi, vai nu nevarēsi. Tad, kad tu būsi meditācijas laikā, un es ceru, ka man atkal izdosies jūs ievest tajā īpašajā teta smadzeņu viļņu stāvoklī, un tajā brīdī, kad tu brīvi staigā un pārvietojies starp savu tagadni, sajūtām, starp pagātni un tagadni, tu ļoti labi un dabiski tajā brīdī sajutīsi, vai tu esi gatava uz nākotni iet ar to nodomu, ar kuru tu atnāci, ar to vienu un to pašu, vai tu vari pievienot kaut ko klāt vai vispār nomainīt nākotnes sapni, mērķi un nodomu. Labi?
šī meditācija grupa paliks atvērta, jo tā ir mana dāvana jums, mana dāvana pasaulē, mana labā griba, vēlme dalīties, iedvesmot, palīdzēt, un man nav lielākas laimes, kā redzēt, ka tu esi laimīgs. Man nav lielākas laimes, kā redzēt, ka tu esi sapratis, sajutis, kur vajag mazliet kaut ko pamainīt, kur vajag mazliet vai lieliem soļiem aiziet prom no kādas situācijas vai radīt kādu jaunu situāciju savā dzīvē. Un es esmu diezgan pārliecināta, ka ja tu esi šīs visas 10 meditācijas ar mani un ar mums visiem, kas šī grupā ir kopā izgājis vai izgājusi, izmeditējusi vismaz vienu reizi, pēc šīm 10 nedēļām tavā dzīvē ir noteikti ienākušas kādas izmaiņas, pārmaiņas, vai vismaz ir tev sajūta, ka ir radusies bāze, uz kuras varētu notikt vistuvākajā laikā šīs izmaiņas un pārmaiņas. Es priecāšos, ja tu par to iekomentēsi. Tomēr, tā kā šī ir pēdējā tiešraide 10 meditāciju ciklā, man ir jāpasaka arī viena lieta, kuru man dažādos veidos visums ir vēlējies nodot līdz manai saprašanai, lai es pati to pieņemtu, un arī, lai es to pateiktu jums. Tātad, absolūti lielākā daļa jūsu mīļie grupas biedri, kas atrodaties šī grupā, mēs nu jau esam 115, esiet šeit uz bezmaksas principa. Un no mana viedokļa tas ir tas, ko es pati piedāvāju, un nāciet un dariet un meditējiet. Bet es ielikšu pēc šīs pēdējās meditācijas savu ziedojumu linku vēlreiz, jo varbūt oktobrī jums bija tāda situācija, ka jūs nevarējāt vai negribējāt, jo jūs vienkārši nezinājāt, kas šī grupā notiks. Lielākā daļa pilnīgi noteikti nezinājāt. Bet tagad, kad jūs esat izgājuši šīs 10 meditācijas kopā, jūs varbūt varat labāk novērtēt, kas ir tas, ko es un augstākie spēki caur mani jums ir šeit devuši, kāda ir nozīme jūsu dzīvē tam bijusi. Un varbūt jums pamainīsies perspektīva un jūs vēlēsieties ieiet ziedojumu linkā un kaut vai nelielu summu samaksāt. Kāpēc? Es vakar noklausījos video, es braucu mammai pakaļ uz lidostu, man mamma atlidoja ciemos no Latvijas un garš ceļš, un es vienkārši nejauši izvēlējos vienu no YouTube video no vienas no savām skolotājām, un tā ir Anna Ignata no Ukrainas Čenelere. Un ko jūs domājat? Viņai tāds tā kā brīvs jautājumu atbilžu vakars, un viņa sāk ar tieši šo jautājumu, kurus vispār bija tā kā, man viņš tā kā neeksistē, gandrīz izstumts no manas dzīves, no manas realitātes, un viņa šī video tieši stāsta, kāpēc par visām praksēm un channelingiem un visu, ko tu dari vai skaties YouTube un tā, ir jāmaksā kaut vai tik, cik tu vari atļauties, jo ļoti daudz, kas ir pret ziedojumu, nav konkrētas cenas, jo tādā veidā, ja notiek enerģija apmaiņa, tad energo apmaiņa, tad iedarbība tev tavā dzīvē ir pilnīga, jo tu esi veicis energo apmaiņu. Es neizplūdīšu gari šajā skaidrojumā, ja jums interesē, ja kāds iekomentēs, ka interesē šo ēteru redzēt, jo Anna no Ukrainas vispār ir fantastiska kā sieviete, viņas vieglās, mīlošās enerģijas, tajās vienkārši var peldēties kā saulītē, kā nebeidzams mīlestības plūsmā. Un viņa šo lietu izskaidroja, un es domāju, man tas atkal kārtējais mājiens ar sētas bumbi, ka man par to ar jums ir jāparunā, vismaz jāatgādina, ka kaut kas tāds eksistē, jāieliek ziedojumu links, un tālāk jau tā ir jūsu katra paša izvēle. Es absolūti neuzspiežu, bet vienkārši man tas bija skaļi jāpasaka.
Tāpēc piedodiet, ja tas jūs kaut kādā veidā liek justies neērti vai kā, tāds nebija mans nodoms, bet vienkārši ir jāpievērš uzmanība šim te pareizas energoapmaiņas jautājumam, lai mēs vēl nesastrādātu karmu, jo ja nenotiek pilnīgi nekāda energoapmaiņa, tad veidojas tā situācija, ka jūs esiet mani parādnieki. Jo darbs ir bijis liels, tiešām liels, ir bijušas 10 lielas, nopietnas. Es pat tagad varētu teikt, ka tās bija kaut kas vairāk par meditācijām, tās bija tādas energoprakses, jo es arī pati nezināju, ka tādā veidā tagad augstākie spēki jau caur mani strādā, par ko es esmu bezgalīgi pateicīga viņiem visiem, saviem kuratoriem un palīgiem. Un tad šis bija tiešām tādas energoprakses, kur tu ne tikai ieej meditatīvā stāvoklī, bet notiek tādi lielāki enerģētiski procesi. Tā, mīļie. Esmu ļoti daudz norunājusi, bet es jau zināju, ka tā šodien būs, un tāpēc arī es ātrāk sāku, lai visa šī te saruna neievalkās dikti vēlu naktī ar jums. Bet jau ir bez 15, man ir bez 15:10 no rīta, jums ir bez 15:08 vakarā. Man ir ļoti žēl, ka es neredzu, vai kāds kaut ko komentē, bet jūs jau to zinat, bet tas nekas. Iesim meditācijā, iesim savā nākotnes laika līnijas radīšanas procesā. Un tāpēc jau tagad, kad tu gatavojies un kad tu noliec savu krēslu, paņem savu mīksto plēdiņu, pārliecinies, ka telefons ir uz kluso, sarunā, ka tavi mājinieki tevi netraucē, kaķīši, sunīši nav telpā, lai neiztraucē. Sajūties kā savas dzīves mākslinieks. Sajūties kā taisni tā bildīte, ko es ieliku pie apraksta par nākotnes laika līnijas radīšanu. Tur bija tā kā mākslinieks ar to paleti un ar rotu. Jo man liekas, tas ir visprecīzākais, atspoguļojošākais veids, kā es redzu mūsu katra nākotni. Tu esi mākslinieks. Kāds saka, esi savas dzīves saimnieks, esi līderis. Ai, bet ziniet ko? Es no šitā bosošanas varianta, kad pasaki sev, tu vari to. Nē, ja tev tas strādā, protams, dari to, bet man liekas, ka daudz foršākas lietas notiek tad, ja tu izēji uz to mīlestības līmeni, uz to mākslinieku sevī, uz to sajūtu, ka tavā kabatā, tavās rokās uz paletes ir visas iespējamās pasaules krāsas un arī tās, kuras dabā neeksistē. Es atvainojos. Tie cilvēki, kuri ir apzināti vai neapzināti klīniskās nāves rezultātā, nokļuvuši tur, kur mūsu dvēseles aizies, tad, kad mūsu fiziskais ķermenis izbeigs šo eksistenci, šie visi cilvēki apgalvo, ka tur ir tādas krāsas, kādu nav uz planētas Zeme. Ka tur ir tādi ziedi, tādi augi, kādu nav uz planētas Zeme. Un tāpēc es tagad tev saku, ka tavās kabatās ir krāsu buņģiņas, tūbiņas, krāsu dažāda veida tilpumi. Un tikai tu pats zini, kādos tilpumos tavas krāsas ir saliktas. Varbūt tev ir uz galda viņas saliktas. Varbūt paletēs ūdens krāsas. Varbūt akrila krāsas. Varbūt vispār kaut kādas cita veida krāsas.
un daudz otu. Lielas otas, vidējas otas, mazas otas. Tas viss tev ir. Varbūt pat tev ir rullīši, tie, ar ko sienas rullē krāso, lai ātrāk nokrāsotu. Jo tikai tu pats šobrīd redzi, jūti, zini attiecībā uz tavu nākotni, cik lielu gabalu tev vajag nokrāsot. Un vai tā būs viena krāsa, vai tās būs 5 krāsas, vai tās būs 500 krāsas. Tā ir tikai tava izvēle. Un tieši ko tu zīmēsi, vai tas būs tā kā sapludinot dažādus toņus tādās skaistās etīdēs, vai tas būs kaut kas konkrēts, ko tu izzīmēsi, vai kaut kas tāds, ko tu pat nezini, ko tu zīmēsi, tu tikai nojaut, kādas krāsas tu redzi savā nākotnē. Sajūti mākslinieku sevī. Labi? Es paņemšu. Savu paraudziņu, nākotnes laika līniju. Vadlīnijām, kā mēs iesim cauri tām. Es ceru, mīļais, ka tu esi tagad pilnīgi gatavs un gatava, ieņēmis labi ērtu vietu, un tu tagad ieslēdz sevī mākslinieku. Tu ļauj viņam būt. Tu jau tagad pats sev saki, manās rokās ir viss, kas ir vajadzīgs, un vēl vairāk. Manās rokās ir viss, kas nepieciešams, lai es realizētu jebkuru sapni savā dzīvē, lai es aizietu uz jebkuru mērķi savā dzīvē, ja tev tāds ir. Pasaki sev, iedod sev atļauju šodien būt nepieradinātam, mazliet trakam, tādam sauvaļas. Ļauj sev būt tik brīvam, kā bērni, kuri piedzimstot un augot kā maziņi bērniņi, visi tic. Es esmu vislabākais, es esmu vismīļākais, es esmu visskaistākais. Un visi pārējie bērni grib ar mani draudzēties. Un es gribu ar visiem draudzēties. Esi tajā sajūtā, savā dievišķajā, absolūti dievišķajā sajūtā, kad tu gan baudi, gan radi vienlaicīgi. Un tāpēc tagad vēr acis ciet, dziļi ieelpo un izelpo. Elpojot sajūti, vai tu sēdi ērti, vai tiešām ķermenim ir ērti, vai guli ērti. Jo mēs kādu laiku būsim šī brīnišķīgajā mākslinieka darbnīcā, kurā katrs pats radīsim savu nākotnes laika līniju. Sajūti, ka šodien visu šo meditācijas laiku tu izstaro savu veiksmes enerģiju, mīlestības enerģiju, ka tu esi absolūti īpašā iekšējā stāvoklī. Un ka tu spēj šo savu īpašo iekšējo enerģiju izstarot ārējā pasaulē. Tagad dziļi ieelpo un izelpo. Ar katru ieelpu tu ieelpo mieru, siltumu, mīlestību un izelpo spriedzi,
visu traucējošo, kas tavā ķermenī šobrīd atrodas. Tu ieelpo mieru, tu harmonizējies. Tu sajūti, kā viss tavs ķermenis ir savstarpēji saistīts, īpašs. Un tu izelpo to, kas traucē tavam ķermenim justies kā vienotam veselam, kas pulsē vienotā ritmā. Varbūt kaut kur izskanējot savu ķermeni, tu redzi kādu saspringumu, mezgliņu, kādu enerģiju sablīvējumu, jebko traucējošu tam, lai šī siltā, gaišā, mierpilnā enerģija varētu brīvi plūst tavā ķermenī. Tu turpini dziļi elpot un izelpot. Dziļi ieelpot un izelpot. Tu sajūti īstu atslābumu. Tu zini, ka šīs meditācijas laikā tavs augstākais es būs šeit ar tevi. Tu zini un sajūti, ka šīs meditācijas laikā tu dosies kādās ļoti īpašās sajūtās, tu dosies īpašā piedzīvojumā uz savu pagātni un uz savu nākotni. Un tāpēc tagad tu redzi savā priekšā kāpnes uz leju, un tu sāc kāpt pa tām uz leju, soli pa solim. Tu jūti, kā tu ieej arvien dziļākā savas esības atslābināšanās stāvoklī, arvien dziļākā un dziļākā savas esības stāvoklī. Un tagad tu ieej teta smadzeņu viļņos, un tu turpini kāpt pa kāpnēm uz leju, līdz tu nokāp. Un tagad tu savā priekšā redzi tuneli, un tuneļa galā tu redzi gaismu. Un tu drošiem soļiem dodies šinī tunelī, soli pa solim, tuvojoties gaismai galā. Tā gaisma ir tik silta, tik aicinoša, tik patīkama. Tu ej soli pa solim, līdz tu nokļūsti šinī gaismā. Un tagad tu atrodies savā iemīļotajā vietā dabā, tu paskaties apkārt, ko tu redzi. Un šinī iemīļotajā vietā dabā tu esi bijis jau vairākas reizes. Varbūt tā ir jauna vieta šoreiz, paskaties, ko tu redzi. Varbūt tu esi pļavā, varbūt meža ielokā, varbūt pie jūras vai okeāna, varbūt tālumā dzirdi upes, skaņas vai strauta čirkstoņi. Paskaties, vai tur ir lieli koki apkārt. Sajūti siltumu, sajūti īpašās smaržas šeit. Tagad tālumā tu redzi gaismu,
gaismas avotu. Šis gaismas avots ir tavs augstākais es, un tas nāk tev soli pa solim arvien tuvāk. Un tu dodies soli pa solim tuvāk savam augstākajam es, līdz jūs stāviet viens otram pretī, varbūt izveidojat acu kontaktu, varbūt nē, bet jūs saplūstiet, tavs augstākais es tevī ieplūst kā dievišķa gaisma, dievišķa gudrība, dievišķs spēks un mīlestība un visa zināšana, jo tu jau zini, ka tavs augstākais es par tevi zina visu. Zini visu ne tikai par tavu tagadni, bet zini visu par tavu pagātni un tavu nākotni, jo laiks ir ilūzija, tu esi šeit, bet viss notiek šeit. Taču tavs augstākais es to redz tik ļoti skaidri, ka tas tev var palīdzēt tik galā ar tiem momentiem, tiem aspektiem, tiem brīžiem, kurus tu pats tik skaidri varbūt neredz vai neizšķir. Un tu saki savam augstākajam es, ka tu esi šodien šeit, lai radītu savās sajūtās savu nākotnes laika līniju. Tavs augstākais es smaida un saka, cik labi, ka tu atnāci, es tevi gaidīju. Es tev varu palīdzēt to ieraudzīt, to sajust, to vizualizēt un līdz tam nonākt. Jo tev var šķist, ka tavs sapnis vai mērķis ir kaut kas liels un grūti iespējams, bet tā ir ilūzija. Tā ir ilūzija, kura ir raksturīga cilvēkiem uz planētas Zeme, taču īstenībā tā ir ilūzija. Ir iespējams itin viss, ko vien tu vēlies. Ir iespējams itin viss, kam tu esi gatavs. Un ja tu to nosauc vārdā, ja tu ar mani apzināti runā un saki, ko tu vēlies, tas ir nevis tik daudz svarīgi man, bet tev pašam. Jo tu pats sev tādā veidā skaļi pasaki, tu noformulē, ko tad tu savā fiziskajā ķermenī cilvēku īstenībā vēlies, kas ir tavi sapņi, kas ir tava kaisla dzīvē, kas ir tas, kas tavai dzīvē dod garšu un dzen uz priekšu. Tas ir labi, ka tu esi atnācis, tas ir labi, ka tu ar mani par to runā šodien, ka tu pats ar sevi par to runā šodien. Un tāpēc tagad sēžamies laika mašīnā, un tu redzi, kā šeit tavas iemīļotās vietas vienā malā atrodas laika mašīna. Tieši tādas formas un krāsas, kāda ir tev pieņemama. Un tu dodies uz to tagad kopā ar augstāko es. Augstākais es iekāpj un dodās pie vadības pults. Tu apsēdies savā ērtajā krēslā. Un laika mašīna ceļās augšā. Tā sāk ceļojumu atpakaļ laikā. Ceļojumu atpakaļ laikā, uz to vietu pagātnē, kad tu jūties laimīgs, visu varošs, veiksmīgs,
Tu atrodies laika mašīnā un gatavojies atgriezties laikā un vērot sevi, kāds tu biji, kad juties laimīgs un visu varošs. Atpakaļ laikā, atpakaļ laikā, atpakaļ laikā, lai iepazītos, lai atgrieztos pie sava pagātnes es šīs dzīves ietvaros, lai atcerētos sajūtas, kad tu biji veiksmīgs, laimīgs. Un tāpēc tagad, kad laika mašīna sāk piezemēšanos, tu jūties ļoti labi. Tu jūties ļoti droši. Tavs augstākais es tev dod roku, tu celies augšā no krēsla un jūs kāpiet ārā no laika mašīnas. Un tu tagad atrodies vietā, kur tu ieej pats savā meditatīvajā gaismas ķermenī. Tevī ienāk tagad augstāko spēku, milzīga gaismas plūsma, kura piepilda tevi no galvas līdz kājām. Un tu jau zini, ka savā meditatīvajā gaismas ķermenī tu vari visu un jebko. Tu saproti visas pasaules valodas, tu vari iet cauri cietiem priekšmetiem, tu vari apstādināt laiku, tu vari pātrināt laiku. Tev nav nekādu ierobežojumu. Un esot šajā īpašajā meditatīvajā gaismas ķermenī, tu atrodies atpakaļ laikā vietā, kur tu biji laimīgs un veiksmīgs. Paskaties apkārt un tu redzi savu pagātnes es, šīs dzīves ietvaros. Varbūt tu redzi sevi bērnībā, varbūt skolas gados, varbūt jaunībā, bet varbūt tu redzi sevi pavisam nesen, pirms gada, pirms mēneša, varbūt vakar. Paskaties, kurā dzīves posmā tu redzi sevi pagātnē. Paskaties uz savu laimīgo smaidu. Paskaties, kādi cilvēki ir apkārt. Kādi apstākļi, kuri ir izraisījuši to tavu laimes sajūtu. Tagad iedomājies, ka tu izveido acu kontaktu ar savu pagātnes es, sajūti milzīgu siltumu un laimes plūsmu, kurš ieplūst tevī kā vilnis, sajūti to. Tavs pagātnes es, lai vai kādā vecumā tu sevi redzi tagad, iedod tev to, kas viņam tajā mirklī ir pārēm. Tik daudz, ka viņš ir gatavs dalīties ar jebkuru, bet jo īpaši ar tevi, tavā tagadnes es formā, brīdī un situācijā. Tu apskauj savu pagātnes es, sajūti šo brīnišķīgo, priecīgo enerģiju, kas spēcīgi ieplūst pie tevis tavā meditatīvajā gaismas ķermenī. Un tu ļauj šai brīnišķīgai, skaistai enerģijai tagad virzīties laikā uz priekšu, uz tagadni. Un tāpēc tagad mēs šo enerģiju kā skaistu segu, kā skaistu, siltu segu novākam pāri tavam tagadnes es, pāri tavam pašreizējam fiziskam ķermenim. Tu dziļi ieelpo un sajūti, kā šī brīnišķīgā enerģija pārvietojas caur tavu sirdi,
un nonāk tavā saules pinumā. Nonāk tavā 3. čakrā saules pinumā, kas ir tavs gribas centrs, kas ir tavas pašrealizācijas, sapņu, mērķu, šūpulis tevī, saules pinums. Lai palīdzētu tev padarīt šo pieredzi reālāku, uz brīdi iedomājies, ka tieši tagad tavā dzīvē ir tie paši apstākļi, kādi tie bija toreiz tajā tavas dzīves posmā, kad biji laimīgs, visu varošs un veiksmīgs. Ja tev, piemēram, pirms 10 gadiem bija veiksmīgs uzņēmums, vai tu darīji savu sapņu lietu, kur tu biji piepildīts, pašrealizējies, tad sajūti šo laimes un piepildījumu sajūti, cik varens tu juties, jo tu darīji to lietu, kura tev pa īstam padodās, patīk un dara laimīgu un piepildītu. Un tāpēc iedomājies, ka tieši šobrīd tev ir šis veiksmīgais bizness vai šī veiksmīgā nodarbe. Tu realizē savu aicinājumu. Sajūti to. Jo atceries, ka tava zemapziņa nezina nekādu atšķirību starp pagātni, tagadni un nākotni, jo laiks ir nelineārs, un tu tieši šobrīd esi laimīgs, veiksmīgs un pašrealizējies cilvēks, piepildīts cilvēks. Tāpēc tieši tagad šo spēka un prieka sajūtu mēs iepludinam tavā sirdī un saules pinumā, un ar katru ieelpu tu sajūti, kā tavs spēks un enerģija kļūst arvien vairāk, pieaug un kļūst arvien stiprāki, pieaug un pieņemās spēkā. Tu tagad jūti, kā tu izstaro to arvien spēcīgāk un spēcīgāk, un šī tava spēka un prieka enerģija arvien pieņemas spēkā. Pieaug tik tālu, ka tā turpina plūst ārpus tava fiziskā ķermeņa. Tu vairs nevari to saturēt, jo tās ir tik daudz. Tā ir tava prieka, pārpilnības enerģija, pasaules pārpilnības enerģija, tevis paša pārpilnības, bagātības, siltuma enerģija. Tā piepilda lauku ap tevi un turpina piepildīt pasauli ārpus tevis. Tu turpini izstarot šo enerģiju. Tā plūst tik spēcīgi, ka aiziet daudz ārpus tava lauka, ārpus tavas vietas, kur tu atrodies. Piepilda to pilsētu, kur tu esi. To valsti, kur tu esi. Blakus esošās valstis. Pārklāja okeānu, jūru. Un tagad tu redzi, kā šī tava spēju un laimes un veiksmes un pārpilnības enerģija ir apņēmusi visu pasauli. Un tagad tu ieraugi, cik patiesībā liels ir tavs energolauks. Cik patiesībā tu esi varens, spējīgs un pārpilnībā esošs, un cik tava enerģija ir patiesībā bezgalīga, radoša, piepildoša, veidojoša. Bezgalīga. Tavai enerģijai nav nekāda ierobežojuma ne laikā, ne telpā.
Izstarojot šo skaisto, priecīgo enerģiju, tu tagad sāc vizualizēt savu iecerēto rezultātu, savu nodomu, savu sapni. Tu to vizualizē, veido, sajūti savu iekšējo zināšanu, ka tieši to, ko tu vēlies, tu tagad veido. Varbūt tu sajūties kā mākslinieks ar tām krāsām un notām, kas ņem un lieliem triepieniem veido savus nākotnes gleznu, zīmējumu, rakstu. Tu redzi tieši to, kā tu to tagad dari, kādā ļoti īpašā veidā. Tu sajūti savu iekšējo pārliecību, ka tu patiešām tagad radi savu nākotni lineārā laika izpratnē. Un tu sāc vizualizēt detaļas. Ja tu vēlies laimīgās attiecības, tu sāc vizualizēt, kas ir šis cilvēks, kā viņš izskatās, ar ko viņš nodarbojās, kur viņš dzīvo, kas tā pa vietu, kas tā par pilsētu, kas tā par valsti. Vai viņš smaida, varbūt viņš brauc mašīnā, varbūt viņš atrodas parkā. Ja tu vēlies savu veiksmīgo nākotnes nodarbi, tu vizualizē, ko tieši tu tagad dari, cik veiksmīgi tev tas sanāk, cik pašrealizējies, piepildīts un laimīgs tu esi to darot. Tu redzi, kā tu vari būt noderīgs pasaulē un cilvēkiem, un tu redzi, kā šī pārpilnības plūsma ieslēdz arī materiālo pārpilnības plūsmu, jo darot savu sapņu lietu, pie tevis atnāk tieši tik daudz atpakaļ, cik tu esi gatavs pieņemt. Paskaties, cik tu esi gatavs pieņemt. Jo atceries, ka tavs energolauks ir neierobežots. Tu varēji aptvert visu pasauli, tik liels tas ir. Un tāpēc arī materiālā energo apmaiņa tev ir absolūti saprotams lielums, sajūtams lielums, un tu sevī vari ietilpināt tik daudz, cik tu atļauj sev un visumam darīt šo darbu, atdarīt tev par to, ko tu dari, radi, dod, iepriecini, palīdzi, iekustini laimes un mīlestības vilni. Ja tas ir kaut kas cits, ko tu vēlies vizualizēt, laba veselība, māja, kāda īpaša mašīna, vai kādas citas īpašas attiecības, vai lietas, notikumus, apstākļus, vai cilvēkus tavā dzīvē, tad dari to. Vizualizē, zīmē, glezno, esi savas dzīves mākslinieks. Tagad izdari dažas dziļas ieelpas un turpini izstarot šo skaisto enerģiju no savas sirds un saules spinuma, jo tie ir visspēcīgākie centri, radīšanas centri tevī. Tava sirds izstaro milzīgu mīlestību, siltumu, līdzjūtību, pieņemšanu un atbalstu sev un pasaulē. Un tavs saules spinums izstaro tavu gribas spēku. Šī vizualizācija atspoguļo tavu gribas spēku, tavu gudrību, viedumu,
Un tāpēc tagad, kad tu koncentrējies uz saviem saules pinumu, jeb gribas centru un sirds centru, tevi ielīst absolūta pārliecība, ka tagad tu spēj izstarot gan mīlestību un pieņemšanu, gan gudrību, spēku un visa varēšanu. Tu redzi, kā šie divi centri ir savijušies kā skaistā dejā tevī. Un kad šie divi centri ir savijušies, viņi ir neapturami, viņi ir neapstādināmi, viņiem nav nekādu robežu vai ierobežojumu. Taču tagad kaut kur uzrodās klusa, čukstoša ego balstiņa. Un tā tev tādā šaubu un baiļu toņkārtā saka: bet ja tas viss, par ko tu tagad te domā, nenotiks. Jo padomā labi, tajā nav loģikas. Jo tev taču nav tā un šitā, un tu taču nevari, un tu taču tas un tas. Un tā šaubu balstiņa tagad nāk un tā kā ar tādu īlēnu dibenā baksta un mēģina tev teikt, ka tas, ko tu tagad visu esi izdomājis, īstenībā varbūt arī nepiepildīsies. Jo tev taču bijušas arī neveiksmes, tev taču ir bijis tas un tas un tas. Gan neveiksmīgas attiecības, gan neveiksmīgi biznesi. Un, ja tu atkal bez santīma kabatā nonāksi uz ielas, vai arī tu izveidosi attiecības, ieguldīsi tajā ļoti daudz, un tas cilvēks izrādīsies būs citādāks, nekā tu biji domājusi sākumā, vai arī viņš tevi pametīs visgrūtākajā brīdī, kad viņa atbalsts būs visvairāk vajadzīgs, un tad, kad tu būsi iemīlējusies, un tu paliksi ar salauztu sirdi un neticību pasaulē. Un ja visi tevi sāks ienīst, kā toreiz, un tā tālāk, un šī mazā ego balstiņa turpina tev stāstīt, un tas viss izklausās diezgan dramatiski. Tāpēc tagad pievērsīsimies tavai mazai ego balstiņai, uz kuru tu paskaties ar milzīgu mīlestības pilnu skatienu, ar pateicības pilnu skatienu. Un tu saki savai ego balstiņai: nāc, es gribu tevi apskaut, samīļot un pateikt paldies, ka tu padalījies, paldies, ka tu vienmēr mēģini mani pasargāt. Paldies, ka tu rūpējies, lai tikai es neizdaru kaut ko lieku, kaut ko par daudz, ka tu esi tā loģikas un saprāta balss manī šad un tad. Bet zini, šodien un šeit un tagad es tev saku: lūdzu nomierinies un paklusē. Es tevi dzirdēju, sadzirdēju, uzklausīju, tu kā vienmēr pildi savu funkciju. Bet pietiks. Paldies! Un tāpēc tagad tu atkal vienkārši atgriezies pie savas skaistās, spēcīgās mīlestības pilnās sajūtas un izstarošanas pasaulē. Un turpini vizualizēt savu veiksmīgo, laimīgo un spēka pilno izpausmi. Un ja tagad vai jebkad citam tavs ego turpinās tevi apšaubīt vai teiks kaut ko, tu vienkārši rāmā balsī pasaki: miers, klusums, pietiek. Pietiek, miers, klusums. Tagad turpini šīs domas mazu mirkli. Turpini izstarot savu radošo, mīlestības pilno enerģiju. Turpini izstarot sevī, akumulēt. Varbūt tu pat ieraugi, ka tevī ir tāds kā maziņš dzinējs. Varbūt viņš darbojas automātiskā režīmā, varbūt viņš ir ar roku darbināms, varbūt viņš ir jāieštepselē pie universālā avota. Paskaties, kā tu šo prieka, veiksmes, laimes
avotu sevī redzi un kādā veidā viņš tevī akumulē šo ļoti, ļoti, ļoti īpašo enerģiju. Jo atceries, ka tu tagad patiešām sajūti to savu realitāti, kuru tu veido. Un tu šobrīd pilnīgi skaidri redzi, jūti un zini, ka tāda realitāte, uz kādu tu tiecies, kādu tu vēlies, kas ir tava sapņu realitāte, šobrīd jau ir izveidota nelineārajā laikā. Tāpēc tagad tu veic dažas dziļas ieelpas un izelpas, un mēs maigi atgriezīsimies tavā ķermenī, lai dotos uz nākotnes laika līniju. Lai šis process būtu efektīvs, tev patiešām ir labi jāzina, kas ir tavs sapnis, kas ir tavs nodoms. Varbūt, kas ir tavs mērķis, ja tu gribi tā to saukt. Sajūti, kurš no šiem vārdiem visvairāk atbilst tavai sajūtai, nodoms, sapnis vai mērķis. Kas ir tas, ko tieši tu vēlies radīt? Un tagad tu kopā ar augstāko es dodies uz laika mašīnu atpakaļ, tieši uz to pašu, ar kuru mēs šeit ieradāmies, ciemos pie tava super fantastiski veiksmīgā pagātnes es šinī dzīvē. Un jūs abi dodaties un iekāpjat laika mašīnā, ieņemat vietas un sākat doties ceļojumā uz nākotni. Un kamēr laika mašīna gatavojas un lido uz priekšu, tu apsēdies savā ērtajā krēslā, sajūti un noskaņojies, ka tūlīt notiks kaut kas ļoti svarīgs. Mēs veiksim savienošanos ar nākotnes laika līniju. Tu savienosies apzināti, sajūtās, vizualizācijā, domās, prātā, visos savos fiziskos enerģētiskos ķermeņos, tu absolūti savienosies un saplūdīs ar savu nākotnes laika līniju, kur notiek tieši tas, ko tu vēlies. Lai šis process būtu efektīvs, vēlreiz skaidri sev pasaki, kas ir tas, uz kurien tu vēlies doties, ko tu vēlies redzēt savā dzīvē, savā nākotnes laika līnijā. Tu vari brīvi izlemt, vai tu izmantos to pašu nodomu, ar kuru mēs tikko strādājām, aizejot pie tava pagātnes es, vai to nodomu, ar kuru tu atnāci uz šo meditāciju. Varbūt tagad, ceļojot, tas ir mainījies, pārformulējies, vai nu sašaurinājies, vai nu paplašinājies. Bet pasaki to pavisam skaidri pats sev. Kas tad ir tas mērķis, sapnis vai nodoms, uz kuru tu vēlies šobrīd strādāt un doties? Ja tas ir kaut kas liels un nozīmīgs tavā dzīvē, es iesaku, un augstākie spēki tev iesaka turpināt fokusēties uz to pašu mērķi, sapni un nodomu. Bet tu vari brīvi izvēlēties un mainīt uz citu. Tāpēc tagad pārliecinies, ka šobrīd savās domās tu fokusējies uz savu nākotnes rezultātu. Piemēram, uz savu pašrealizāciju, uz veiksmīgu biznesu, veiksmīgu nodarbi, uz laimīgu ģimeni, uz labu veselību,
uz māju tieši tādu, kādu to vēlies, un tieši tajā vietā, kurā to vēlies. Un tagad tev blakus pavisam cieši nostājās tavs pagātnes es, iedod tev roku un saka: es esmu gatavs aizvest tevi nākotnē uz laiku, kurš ir 1 līdz 5 gadus no šodienas. Ja tavs mērķis, sapnis vai nodoms ir vieglāk sasniedzams, tad saki savam augstākajam es: lūdzu, tagad ej augstākais es pie vadības paneļa un laika mašīnā uzspied 2022. gada 21. decembris. Ja mērķis ir lielāks un tev šķiet, ka 1 gads ir par ātru, tad saki laika mašīnai, tad saki augstākajam es, lai tas uz laika mašīnas paneļa uzspiež 2023., 24. vai 25. gada vai 26. gada, kas ir 5 gadi no šī brīža, 21. decembri. Pasēdi, sajūti, pavizualizē, nesasteidz. Atceries, ka tu savā enerģijas ietilpībā, savā domu spēkā, savā sajūtā vari aptvert visu pasauli. Tev nav nekādu ierobežojumu, tev nav nekādu griestu. Tikai tava atļauj sev būt īpašāk, spēcīgāk, viedāk, mīlošāk, drošāk. Un tāpēc tagad tev augstākais es smaida, viņš ir saspiedis visus šos gadus uz paneļa. Tu redzi tur 2022, 2023, 2024, 2025 un 2026. Tie visi ir 21. decembra datumi pēc 1, 2, 3, 4 vai 5 gadiem. Un augstākais es tev saka: lūdzu izdari savu izvēli, kuru pogu man spiest, uz kuru gadu mēs dodamies. Pirms spiest viņš tev vēlreiz pārjautā: vai tu esi drošs, ka tas ir pareizais gads, kuru tu vēlies doties, lai savienotos ar šo nākotnes laika līniju. Un tagad iedod viņam gala atbildi. Tu pasaki: jā, es esmu pilnīgi drošs vai droša, ka es vēlos doties uz tā un tā gada 21. decembri. Un tagad augstākais es nospiež pogu un saka: mēs tagad dodamies laikā uz priekšu, uz nākotni. Mēs dodamies laikā uz priekšu, uz nākotni. Laikā uz priekšu, uz nākotni, 1 līdz 5 gadus no šī brīža nākotnē. Tagad laika mašīna sāk lēnām samazināt ātrumu un nolaisties. Durvis atveras, un tavā priekšā stāv tavs nākotnes es. Paskaties uz savu nākotnes es. Tas smaida, tas sniedz tev rokas, varbūt pat skrien pie tevis, apķerās, sasveicina, dod tev buču zvaiga un saka: es tevi jau tik sen šeit gaidīju, tik labi, ka tu esi apzināti ieradies pie manis šeit šodien. Jo, protams, ka es tevi gaidīju, jo es taču atceros šo prakses veikšanas brīdi pirms 1 līdz 5 gadiem. Un tavs nākotnes es saka: tā ir tāda laime, ka mēs esam tagad šeit, tik labi, ka mēs esam abi šeit un kopā. Un tu redzi, ka tavs nākotnes es ir ļoti, ļoti laimīgs, veiksmīgs un spēka pilns. Tu redzi, kā no viņa plūst pārpilnības enerģija,
mīlestības enerģija. Tu redzi, cik viņš ir spēcīgs, pašpietiekams, iekšēji varens. Viņš ir savas dzīves saimnieks un mākslinieks. Viņš var izdarīt gan reālas lietas, gan lietas, kuras nevar paņemt rokās, bet kuras var sajust. Viņš ir spēcīgs abās. Tagad tu velti brīdi tam, lai pavisam labi apjaustu un noorientētos, kurā gadā tu esi nokļuvis. Atļauj savam nākotnes es aizvest tevi ekskursijā pa tavu tā brīža dzīvi. Apskaties, kurā pasaules vietā tu dzīvo. Kas tur ir apkārt? Kur tu strādā? Ko tu strādā? Kā tu atpūties? Kāda vide ir ap tavu nākotnes es? Kā izskatās ģimene, draugi, radi, kaimiņi, kaimiņu mājas, tur, kur tu dzīvo. Un pajautā savam nākotnes es, kas tevi dara laimīgu. Tagad, kad viņš tev stāsta, kas viņu dara laimīgu, piefiksē šo entuziasma pilno balsi, kādā runā tavs nākotnes es. Piefiksē šo ļoti īpašo dzirkstīgo enerģiju, kāda ir tavam nākotnes es. Kad viņš tev stāsta un rāda jebko šīs ekskursijas laikā, tavā nākotnes dzīvē. Pavēro šo īpašo enerģiju. Un tagad, redzot, cik fantastiski tavs nākotnes es ir iedzīvinājis tavu sapni, mērķi un nodomu, tu vienojies ar viņu, tu saki viņam, ka tu aicini viņu kļūt par tavu pavadoni un konsultantu, lai viņš tevi vada, kad būsi atgriezies šeit atpakaļ 2021. gada 21. decembrī un citās dienās, kuras sekos šodienai, ka tu vēlies, lai viņš tevi vada, konsultē par pareizajiem soļiem. Tāpēc tagad tu viņu silti apskauji un sajūti šo īpašo saikni, kur ir izveidojusies starp jums, šo ļoti īpašo, stingro, noturīgo saiti, jo tavs nākotnes es, atrodoties savā pārpilnības plūsmā, ir absolūti pārņēmis savā varā tevi, kurš ieradies no 2021. gada 21. decembra. Tu sajūti šo saplūšanu ar savu nākotnes es. Tu absolūti sajūti un viņa acīm paskatījies uz pasauli un saprati un sajūti un ieslēdzi sevī to, ka, protams, tas esmu es. Es dzīvoju savā nodomā, savā sapnī, kurš tajā gadā, uz kuru tu aizceļoji, ir realitāte. Tagad tu atvadies no sava nākotnes es un dodies atpakaļ uz laika mašīnu. Pa ceļam pamāja ar roku un pasaki viņam paldies, ka viņš tev iedeva tik īpašas fiziskā ķermenī sajūtamas sajūtas par to, kas notiek tavā nākotnē. Un tu atnāc atpakaļ uz laika mašīnu un apsēdies savā krēslā, un tu joprojām jūti sava nākotnes es klātbūtni.
Tu dzirdi viņa balsi, viņa prieku, viņa entuziasmu, viņa dzirkstīgo pārpilnības enerģiju. Tu dzirdi viņa nākotnes padomus. Tu jūti sava nākotnes enerģiju šeit sev blakus. Un tu pie sevis nodomā, šī ļoti īpašā un spēcīgā enerģija taču tagad būs ar mani kopā vienmēr. Un tas ir brīnišķīgi. Un tāpēc tagad jūs sākat ar augstāko es kopā lidojumu atpakaļ laikā, no nākotnes uz tagadni, lidojumu atpakaļ laikā, notiek atgriešanās, notiek atgriešanās uz 2021. gada 21. decembri. Un tagad gaisa kuģis apstājas, piezemējas, bet tu joprojām dzirdi sava nākotnes balss vadību. Un tu zini dziļi sirdī, ka tu vari jebkurā laikā lūgt viņam padomu, ka vienmēr, kad tev būs jāpieņem kāds lēmums, sākot no šodienas un uz priekšdienām, jebkurā citā laikā, pirms tās dienas, kad notika tava šī tikšanās ar nākotnes es, un pirms mērķis ir sasniegts, pirms sapnis, pirms nodoms ir realizējies, tu zini, ka tu savam nākotnes es vari lūgt padomus. Un tādos gadījumos, kad tev šķiet, ka tu nezini, pa kuru ceļu iet tālāk, vai tu nezini, kur spērt soli un vai spērt soli, varbūt pastāvēt mazu mirkli un tad spērt soli, visos mirkļos, kad tev kaut kas nav skaidrs, tu atceries uzreiz, ka tev taču eksistē tavs nākotnes es, kurš jau to ir izdarījis, kurš jau šo ceļu ir vienreiz nogājis. Un tāpēc tu zini, ka tu vari viņam vienkārši pajautāt, ko tu darīji, kad biji šajā situācijā. Kādu lēmumu tu pieņēmi, lai nokļūtu tur, kur tu esi tagad. Un tu zini, ka tavs augstākais es tev iedos atbildi tieši tādu un tieši tādā veidā, lai tu varētu to sajust, saprast, aptvert un atbilstoši rīkoties. Un šī saite starp jums, starp tevi, tavu tagadnes es un starp to nākotnes es ar katru dienu veidosies ar vien stiprāka, ja tu katru dienu ar viņu runās. Ja katru dienu tu teiksi, vēd un vadi mani, rādi, kur man iet, rādi, ko man darīt. Tiešām, netiešā veidā. Palīdzi radīt notikumus, pieaicini cilvēkus, situācijas, lai es varu iet to ceļu, kuru toreiz gāju un visveiksmīgākā iespējamā veidā nonākt līdz tai dienai, kad mans sapnis, kad mans nodoms vai mērķis ir realizēts. Tātad katru reizi savā dzīvē, kad tev ir jāpieņem lēmums, tu konsultējies. Un tas ir ļoti nepieciešams, lai izveidotos tava dominējošā nākotnes laika līnija starp tevi un tavu nākotnes es. Dominējošā laika līnija. Katru dienu, kad tu piecelies no rīta, tu vari sazināties ar savu nākotnes es un uzklausīt visus viņa norādījumus šai dienai. Un tavs nākotnes es var tevi brīdināt vai teikt par visām nepieciešamām izmaiņām. Vienkārši izturies pret savu nākotnes es tāpat, kā pret katru savu garīgo pavadoni,
katru savu augstāko spēku, palīdzību, kuru tu līdz šim esi cienījis, cieni un apbrīno. Jo tavs nākotnes es no šodienas ir pavisam reāls un apzināts, sajusts, sataustāms. Un viņš vislabākā iespējamā veidā var tevi vest un vadīt uz tavu nodomu, mērķi un sapni. Tagad, kad jūs esat atlidojuši atpakaļ laikā uz tagadni, tad celies augšā no krēsla un dodies apķert savu augstāko es un pateikt viņam milzīgu paldies par šo ceļojumu laikā uz pagātni un uz nākotni. Tu saki milzīgi paldies visiem augstākiem spēkiem, kuri bija šeit, lai palīdzētu tev ieraudzīt to, ko tu vēlējies ieraudzīt. Tie, kuri tev palīdzēja ar nodomu, tā precizēšanu, ar pareizā gada izvēli, jo varbūt pēdējā brīdī tava sajūta samainījās un tu paņēmi citu gada skaitli, drosmīgāku, drīzāku. Saki paldies visiem augstākiem spēkiem, kuri izvadīja tevi cauri šim brīnišķīgam ceļojumam un dodies uz laika mašīnas durvīm un kāp ārā, un tagad tu atrodies savā iemīļotajā vietā dabā. Tu redzi, cik viss šeit ir skaists un īpašs, ar īpašām smaržām un krāsām, un tu ej cauri iemīļotai vietai, un tu tik dziļi ievelc gaisu krūtīs, tu jūties tik pārpilnības pilns, tādā īstā pārpilnības plūsmā, mīlestības plūsmā, došanas plūsmā. Tu atceries, ka tavs sirds centrs ar tavu gribas centru ir absolūtā savienojumā no šīs dienas un turpmāk. Jo tavs mīlestības centrs vienmēr balansēs tavu gribu, un tavs gribas centrs pavilks tevi tad, kad tu būsi ieslīdzis mierā, mīlestībā, un kad vajadzēs tomēr piešķirt tavai dzīvei vai tavai kustībai kādu virzienu. Tavs gribas centrs būs tas, kurš teiks sirds centram atceries no rīta, ir jāparunā ar tavu nākotnes es. Katru mīļu rītu. Padomā, kāda ir tava rīta rutīna, ko tu dari un kurā mirklī tu katru rītu runāsies ar savu nākotnes es par šo savu sapni un nodomu. Jo tas ir svarīgi, izlem to tagad. Pamēģini saslēgt sevi ar to sajūtu, ka tu katru rītu, dienu un varbūt arī vakaru izies uz apzinātu kontaktu gan ar savu augstāko es, gan ar savu nākotnes es. Un tas ir brīnumaini. Tagad ar šo labo sajūtu tu redzi priekšā tuneli, pa kuru tu šeit ieradies, dodies tajā iekšā. Izej tam cauri un tuneļa galā ir trepes, pa kurām tu šeit ieradies vai kāpnes. Un sāc kāpt pa tām uz augšu. Un tu saproti un sajūti, ka šī pieredze, šis ceļojums tev ir nācis ļoti par labu. Tu esi uzzinājis ļoti daudz, sajūtis ļoti daudz. Tu jūties piepildīts un atjaunojies šī ceļojuma rezultātā. Mundrs, enerģijas pilns, laimīgs, piepildīts, pašpietiekams. Tu esi gatavs doties savā dzīvē, droši skatīties tajā acīs, sajust, mīlēt un tam līdzīgi. Tagad tu esi pa trepēm uzkāpis līdz pašai augšai
Un tu lēnām sāc atgriezties savā ķermenī, pakustinot rokas, kājas, un tu saki pats sev vēlreiz, ka tagad taču es varu griezties pie padoma, pie sava nākotnes es, jebkurā mirklī. Tu vari katrā mirklī jautāt, un ko tu darīji šī situācijā? Un ko tu darīji, lai vispareizākā veidā izkļūtu no situācijas? Ko tu izlēmi? Un tev ir tik laba sajūta, ka tu esi izveidojis šādu saiti, kura strādās un palīdzēs tev katru dienu. Un tu esi atpakaļ. Kā tu jūties? Kādas ir sajūtas? Kur tu nokļuvi? Vai tie tavi sapņu mērķi un nodomi bija tieši tādi, kādus tu biji sākotnēji domājis? Varbūt bija kādas izmaiņas. Atraksti, kur tu biji pagātnē, pie kura sava spēcīgā pagātnes es šī dzīvē tu devies. Pastāsti, ko tu redzēji nākotnē, padalies ar mums savā iedvesmā, savā sajūtā. Padalies ar savu gaismas svecīti, jo es domāju, ka šis bija ļoti brīnumains ceļojums un to viss izdosies. Tu jau esi tur pabijis, tu jau esi sācis veidot savu dominējošo, īpaši veiksmīgo, laimīgo nākotnes līniju. Man ir bezgalīga pateicība tev par to, ka tu biji šīs 10 meditācijas kopā ar mani, ka tu ļāvi man augt, ka tu ļāvi man sajust, kā es esmu mainījusies pa gadu, kā manas meditācijas ir mainījušās pa gadu, kopš es pēdējo reizi vadīju tādu meditāciju ciklu. Paldies, ka tu devi man atgriezenisko saiti. Priecāšos, ja tu arī par visām šīm 10 meditācijām tādu kā kopīgo savu domu uzrakstīsi vai nu komentārā, vai ieliksi kā atsevišķu ierakstu šī grupā. Un mans solījums tev ir tāds, ka turpmāk es nākšu pie tevis ar vienu meditāciju mēnesī, un tāpēc tu vari turpināt aicināt cilvēkus, vari likt ierakstu par to, ko tu piedzīvoji šo 10 meditāciju laikā, aicināt viņus uz šo meditāciju grupu, lai viņi var meditēt to, kas šeit jau atrodas, nu jau 15 meditācijas, un kā ar 2022. gadu, vienreiz mēnesī es nākšu. Es vēl šobrīd neesmu izlēmusi, kura tā diena un laiks tas būs. Darīšu zināmu, bet vienreiz mēnesī mēs turpināsim tikties, jo man ir ļoti, ļoti svarīgi savā izaugsmes ceļā būt kopā ar tevi. Man ir ļoti, ļoti svarīgi turpināt dalīties, dot vairāk, nekā pat tu vispār sagaidi, jo man ir ļoti, ļoti daudz. Man ir ļoti daudz. Ja varētu, es to vien darītu, kā dotu un dotu visai pasaulē, katram, kurš vien būtu gatavs ņemt, iedzīvināt savā dzīvē, sajust, būt laimīgam. Labi? Paldies tev milzīgs vēlreiz. Priecīgus svētkus, laimīgu jauno gadu un tiekamies janvārī ekrānā. Es tevi mīlu. Atā!